Labdien, visi klātesošie! Mani sauc Aivars Lubgans. Esmu sadales tīkls pieslēguma funkcijas elektroinženieris par pieslēgumiem. Vēlos jums pastāstīt par pieslēguma atļautās slodzes efektīvu izmantošanu. Kāpēc daudziem cilvēkiem valda maldīgs priekšstats, kad es taču efektīvi izmantoju slodzes, bet man sadales tīkls neko nekompensē. Tas nebūtu nenozīmē, ja jūs esat izvēlējies pieslēgumu ar kaut kādu konkrētu ievada aizsardzību nominālu, un tagad jūs mājās vai savā ražotnē saliekat ekonomiskās spuldzītes, ka jūs tagad efektīvi tērēt. Nebūtu nē. Pieslēguma atļautās slodzes izmantošanai ir bišķi savādāk kritērija, nevis, ja mēs saliksim tikai energoefektīvas lampiņas un taupīsim elektrību kopumā. Tātad vēlos jums sākotnēji informēt, kad ir 2014. 12. marta sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas noteikumi. Viņiem ir spēkā kopš 12. gadu, bet bijušas izmaiņas, kuri aprakstīti visas tās nianses saistībā ar efektīvo slodzi. Noteikumi stājušies spēkā, ja pareizi atceros, ar 18. martu, jo 17. martā viņu vēstnesī tika publicēti, un mūsu sadales tīkls mājaslapā ir arī nopublicēta kārtība par efektīvo slodzes izmantošanu. Pats mērķis efektīvās atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem, lai motivētu lietotājs precīzāk izvēlēties atļauto slodzi tieši jaunajiem pieslēgumiem un arī esošu pieslēgumu slodzes palielinājumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja no kopējā maksimāli iespējamā elektroenerģijas gada patēriņa lietotājs patērē vairāk kā 15%, tad jums ir iespējams atgūt pieslēgumu izbūvē ieguldītos līdzekļus. Būtiski arī lietotājiem izvēloties slodzi jāskatās viennozīmīgi, kāda esošā infrastruktūra, cik tālu jūs atrodaties no tīkliem, vidsprieguma tīkliem, cik lielu slodzi. Lai arī nebūtu tā, kad ir bieži gadījumi, kad mēs esam spiesti, ko iepriekš Vēns Kleiklīts pieminēja, maksāt par pārvades pakalpojumiem, augstsprieguma tīkliem, par 110 kV apakšstacijās izbūvētiem transformatoriem, kuri pa lielām netiek izmantoti. Tad galvenie kritēriji, lai būtu iespējams pretendēt uz efektīvo atļauto slodzi, ir jābūt jaunam pieslēgumam, esošam slodzes palielinājumam, un pieslēgumiem, kuriem 0,4 kV ievada aizsardzības aparāts strāvas lielums ir lielāks par 100 ampēriem un pieslēgumiem ar spriegumu 6 līdz 20 kV. Tad tiem arī piemēro 0,5 koeficientu diferencētā tarifa mainīgai un fiksētai komponentei atlaidi. Elektroenerģijas uzskaita tiek veikta katru gadu, un to veic tikai 5 gadu periodā. Ja jūs 5 gadu periodā pieslēgumu maksu neatguvāt, tad ar 5. gadu viss tas beidzās un viss. Kā jau iepriekš minēju, tā kā noteikumi ir iepriekš bijuši jau 12. gadā izstrādāti regulātori, tad arī kārtība tiek piemērot visiem pieslēgumiem, kas ir kopš 12. gada 1. janvāra noslēgti. Ir arī kritēriji, kad mēs izbeidzamai pārstājām piemērot to maksu atlaidi tarifam. Tad, ja lietotais pilnībā nav samaksājis pieslēguma maksu, mēs neuzsākam. Ja lietotājs nav noslēdzis sistēmas pakalpojumu līgumu 3 mēnešu laikā, kad objekts ir nodots eksploatācijā, tāpat arī netiek apmaksāts sistēmas lietotājs nav veids apmaksu par pakalpojumiem, bet ja viņš ir tajā efektīvā slodzes kritērija atbilst un viņš, pieņemsim, 1 mēnesi nesamaksā, tad pēc tam, kad viņš veids viss parādu apmaksu, vēlāk atkal viņam tiek piemērot tāpat, ja viņš sasniedz efektīvo slodzi, viņam piemēro koeficientu. Kā arī pārstājām, tad, kā es iepriekš jau pieskāros, ja pagājušo 5 gadi pārtraucam efektīvo, un ja klients jau ir sasniedzis pieslēguma maksas samaksāto apmēru caur atlaidi. Un tad būtiskākais tas, ja sistēmas operators arī konstatē, kad lietotāji pieslēgumu izbūvējas elektroenerģijas ražošanai un to izmanto pašpatēriņu nodrošināšanai, tad viņam arī uz viņu neatiec efektīva slodzes izmantošana. Šeit ir formula, kā tiek aprēķināta efektīva elektroenerģijas gada patēriņš. Tur ir 0,4 kV spriegumā, 6 līdz 20 kV spriegumā. Pilnā formula ir aiz paldies, kā viņi veidojās. Te vienkārši jau īsā versija parādīta, kad cipara, kuriem mēs sareizinām iegūstam to patēriņu,
kas nepārsniecos 15% gadā. Tad īsumā par piemēru, lai it kā cilvēkiem būtu vairāk skaidrs, ir paņemti identiski pēc tehniskajiem parametriem 2 pieslēgumi, kuru faktiskais gada patēriņš sastāv 1 200 kWh, ievada aizsardzības aparāta lielums ir 1000 amperes un pieslēgums ir 4 kV. Tad pirmajā piemērā lietotājs piemēram ir samaksājis 150 000 eiro par pieslēgumu visu izbūvu. Otrā piemērā lietotājs samaksājis 300. Šeit arī ir principiālā schēma, kāds aptuveni izstāsta, kāpēc vizuāli viens lietotājs ir samaksājis pusi vairāk un ne. Pie tām pašām slodzēm pie lielāka attāluma viņiem ir nepieciešams vairāk kabeļu līnijas, lielāka attāluma, skaidrs ar sprieguma kritumiem, viss tas jāņem vērā. Līdz ar to tas ir tāds aptuvenais aprēķins, piemēram, kā veidojās. Ja abu lietotāju faktiskais patēriņš sasniedz, pieņemsim, klientam noteikto patēriņu 9. mēnesī, tad sanāk, kad ieskaitot jau 9. mēnešu, viņš 4 mēnešus saņem rēķins ar sadales tīklu pakalpojumiem, kuriem tiek piemērots jau koeficients 0,5. Te mēs arī, kā jau redzam, ka viņš te sanāk 8. mēnesis un no 8. līdz 9. viņš ir sasniedzis to, kas ir tas pēc aprēķina formulas noteiktais raksturlielums, cik viņam jāpatērē, un pēc tam jau aiziet visi šitie 4 rēķini ar 0,5 koeficientu, ko lietotājs var atgūt to maksu pa 5 gadiem. Te ir tas pats pirmais, kur bija 150 000 investētā naudiņa pieslēguma maksā. Viņš ir efektīvi tērējis, un šajā gadījumā lietotājs 4 gadu laikā visu samaksāto pieslēgumu maksu ar tarifu ir atgūs atpakaļ. Ir bijuši arī gadījumi, kad lietotājs saka, kā tad sanāk, es tagad jums samaksāju, un jūs man to naudiņu atgriežat atpakaļ. Nebūtu nē. Nenotiek tā, ka mēs jums pārskaitam kaut ko uz kontu vai atgriežam atpakaļ, bet tas tiek piemērots ar to tarifu. Jūs vienkārši maksājat mazāk, un tādā mērā jūs atgūstat ieguldītos līdzekļus objektā. Dārgākajā objektā mēs atkal redzam, ka, lai lietotājs atgūtu visu pieslēgumu maksu samaksāto, viņiem būtu nepieciešams 8 gadi, bet tā kā regulātoru noteikumos paredz, ka elektroenerģijas efektīvo slodzi piemērojam tikai 5 gadus, tātad reāli otrā piemēra, pieņemsim, lietotājs šajā gadījumā neatgūtu visu samaksātu pieslēgumu maksu, jo viņa izvēlētā slodze ir krietni pa lielu. Tad ir nedaudz dati par objektiem, kas ir vispār notikuši kopš 12. gada, kā kas ir veidojies. Tad mēs te redzam skaistu grafiku, cik ir izbūvēti objekti, kuri atbilst efektīvās slodzes kritērijiem pa gadiem. Pa lielam katru gadu it kā tādu objektu paliek vien vairāk drusku, kā arī, ja mēs skatāmies kādreiz objekti, kuriem tika piemērot efektīvā slodze, pirmos gadus tas bija maz, jo daudz arī iespējams to nezināja, slodzi izvēlējās nekorekti, bet gadiem ejot mēs redzam, ka ir palielinājies skaits, kuriem tiek piemērot, un arī attiecīgi būtiski samazinās, kuriem tā kā netiek piemērot slodzi efektīvā. Tā kā it kā jau pozitīvu tendenci redzam, ka klienti, acīm redzot, sāk vairāk kalkulēt arī savus iekārtas slodzes, ko uzstāda, izvēlās arī mājām pieslēgums nedaudz precīzāk, lai nebūtu tā, ka mēs paņemam baigo rezervu, kaut gan to mēs neizmantojam, varbūt pat arī neplānojam izmantot. Kā arī ir lietotāji, kuri atgūst īsos laikos, ir tādi, kas, kā te viens minēja, kad lietotājs arī pat neatgūst pieslēguma maksu, tad ieskatām, ka ir lietotājs 2 gadu laikā, viņiem vēl joprojām darbojās efektīvā, viņš pa 2 gadiem no kopējās pieslēguma maksas 358 284 eiro jau ir atguvis 338 000. Viņam pieslēgums ir 3,5 megavati vidējā spriegumā, tā ir rūpniecība. Īsākais periods ir bijis 6 mēneši, kuru pieslēguma maksa, protams, tur pieslēgums nav neizmaksāja arī lielu, tur 260 eiro, jo bija slodzes palielinājums, un pēc tam ir drusku lielāks un gadu laikā, kur arī lietotais atgūs 5000.
Te arī grafikā redzam, cik vispār sadales tīkls ir lietotājiem atmaksājis ar tarifu starpniecību. Ēķins katru gadu visu laiku arī tiek pakāpeniski kāpts. Par 16 gadu vienkārši te pagaidām parādās 8 pilnu mēnešu. Gada beigās pieļauju, ka tas cipars arī varētu būt vēl pamainīties, jo katru mēnesi dati visu laiku mainās un tiek piemērots cilvēkiem vairāk vai mazāk tarifu atlaides. Tas kopumā man arī viss. Paldies, ja kad jautājumi par, ko es biju pieminējis sākotnēji. Šeit ir informācijai, kur ir atrodami sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas noteikumi. Ir mūsu kārtības sadales tīkls lapā, kā arī efektīvās atļautās slodzes kalkulators, ko jūs varat aiziet, paspēlēties, ielikt kaut kādu aptuveni jūsu patēriņu, ampērs, un tad skatīties, piemēram, ja jūs slodzi palielināt, cik liela naudas summa jums ir iespēja atgūt un cik īsā laikā jūs varat paspēlēties, pamanipulēt. Tas arī pa lielam no manas puses būs viss jautājumi. Jautājums tāds, ja es esmu samaksājis to pieslēgumu maksu un sadales tīkls deklarē, ka par to pieslēgumu maksu viņš garantē 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā to pieteikto jaudu, vai man interesē, cik tālu es atrodos no apakšstacijas, kādi tur kabeļi ir vai nav? Es esmu samaksājis un lūdzu dodiet man to jaudu. Kā es viņu izmantoju, tā jau ir mana darīšana. Kādas jums ir izmaksas, lai to garantētu? Jūs jau esat deklarējuši, tik un tik maksā ampērs. Vai es kaut kā varu ietekmēt tīklu? Jums, teiksim tā, jums jau nekas nav jāietekmē. Vienkārši jūs izvēloties savu jaudu, pats skatāties, vai jums reāli tik liela jauda nepieciešama, lai jūs 5 gadu laikā varētu ieguldītos līdzekļus atgūt. Ja jūs uzskatāt un esat aprēķinājis, ka jums vajag to jaudu, kas pārsniedz 2 vai 3 reizes, nekā jums ir nepieciešams, jums ir tiesības, izbūvēt, samaksāt, bet jums jāapzinās to, ka vienkārši jūs nevarēsiet atgūt nekādu naudiņu, jo šitie efektīvās atļautās slodzes nosacījumi ir tāds mērķis, lai lietotājs caur tarifiem dabūtu ieguldīto naudiņu atpakaļ. Ja jūs izvēlaties ar lieku rezervēt jaudu, ko mēs turam tīklā, jūs to naudu neatgūsiet. Skaidrs, bet tas novērtējums pats. Kāpēc manā novērtējumā jāiekļauj tīkla parametri? Nē, jums jau nebūtu tīkla parametri, jūs vienkārši skatāties, ja jūs esat tālu un vai jums tiešām vajag tik lielu jaudu. Jums ar saviem speciālistiem, pieņemsim, daudzām kompānijām ir enerģētika konsultanti, kas var pakonsultēt, apstīties iekārtas, un jūs varat apstīties, vai jums tiešām tik lielu jaudu nepieciešams izbūvēt konkrētajā vietā. Un tas visnotaļ ietekmē, jo sadales tīklam jānodrošina spriegums, lielāku spriegumu kritumu kā 5%. Līdz ar to, ja jūs dzīvosiet, 30 km attālumā no apakšstacijas un jāvelk kabeļlīnija 30 km, tad arī jāstāsta, cik liela jauda. Ja jūs uzprasīsiet tur 6 megavatus, skaidrs, ka pēc 20 km 6 megavatus, diez vai varēsim nodrošināt. Kā jūs to panākt? Jūs esat novērtējuši, kad tik un tik kas maksā un viss, un jūsu problēmas man neinteresē. Te jau neiet runa par kaut kādām problēmām, te iet par to, ka jums ir iespēja atgūt naudu, ja jūs esat izvēlējies precīzi slodi. Ja jums tas nesatrauc, neinteresē, tās ir pilnīgi jūsu tiesības. Kā saka, jūs samaksājāt, jūs pasūtījāt mūziku, viss notiek, jūsu izvēle. Sakars ar energoefektivitāti, ar manu efektīvu tēriņu manā objektā. Kādā sakarā ir jūsu tīkla problēmas? Te jau nebūtu nav mūsu tīkla problēma. Jūs tak pieminējāt tas spriegumu kritumu. Tāpēc, ka mēs iesakām cilvēkiem izvērtēt nepieciešamo jaudu objektā. Tāpēc, lai jums būtu ērtāk. Kāpēc? Kāpēc? Nav jau tā, ka mums... Ja jūs vēlaties, kas saka pa jūsu naudu, mēs varam izbūvēt, ko jums vajag. Maksājiet. Te vienkārši tiek piedāvāta opcija cilvēkiem atgūt līdzekļus. Brīva izvēle.
Gribat atgūt, varat vērtēt, analizēt. Neinteresē, būvējat kaut vai maģistrāli uz objektu, kaut vai 4 kabeļu līnijas, turat rezervu. Man tāds jautājums, ja uz doto brīdi mums objektā atļautā slodze ir pietiekami liela, kuru mēs neizmantojam. Mēs viņu vēlamies samazināt, bet iespējams pēc pāris gadiem mums būs nepieciešams vairāk. Iepriekšējā prezentācijā bija minēts, ka pa brīvu to varēs palielināt atkal tikai līdz kaut kādam 2017. gada kaut kādam datumam. Pēc tam tas būs maksas pakalpojums, man tā maksa būs sareiķināta tik, tā kā es visu laiku būtu izmantojis vai maksājis par to lielāku jaudu atļauto? Nē, slodzes samazināšana skaidrs, ka kad tagad sakarā ar jaunajiem tarifiem, cik pēc manā rīcībā esoša informācija, jūs samazināt slodzi līdz 17. gada jūlijam, jums ir iespēja to pašu slodzi atgriezt, nemaksājot it kā neko papildus. Ja jūs atgriežat slodzi pēc tam, pēc kaut tā perioda, jūs gribat palielināt, jums būs kā jauns pieslēgums uz slodzes palielinājumu, jūs samaksāsiet faktiskās izmaksas un attiecināmās izmaksas. Un ja jūs, pieņemsim, atbilstat virs 100 ampēriem 0,4 kV, jums to efektīvi tērējot to jaudu, ir iespējams to naudiņu arī caur rēķiniem atgūt. 5 gadu termiņā. No tā brīža, kad ir noslēgts līgums, kad ir noslēdzat SSO līgumu, sistēmas pakalpojumu, respektīvi, jūs samazinājāt slodzi, izmainījās dati. Pēc perioda, kad jūs palielināt, jūs noslēdz jaunu līgumu, un tad sākās 5 gadu periods. Sakiet, lūdzu, kas notiekās pēc šiem 5 gadiem, kad cilvēks uztaisīs pieslēgumu firmu, ja? Viņi tērē vismaz 15% vairāk, tātad jūs viņam iedodat atlaidi, bet cik es saprotu, viņa jaudas pieteikumā ir iedoši, pieņemsim, 1000 ampēru tērē 1150. Kas notiekās, kā viņi to fiziski var tērēt, to 1150? Tas ir uz ievadstrāvām, tiek lielāks ievadstrāvas ieregulēts automātos? Nē, jūs nesapratāt. Varbūt. Elektroenerģijas patēriņš, tas tiek noteikts pēc formulas, ko es jums parādīšu. Te kā kuram pieslēgumam, te ir 15% no maksimāli iespējamā patēriņa, kas vispār būtu iespējams jūsu pieslēgumam pēc ievada aizsardzības ampēra. Ja jums bija, pieņemsim, 100 ampēru pieslēgums. Tad jūs 15% vienkārši norēķināt nost? Nē, tas ir 15%, kas jums jāpārsniedz no vispār maksimāli iespējamā gada patēriņa. Jo te ir piemērots koeficients 0,15. Tātad, ja ir 100 ampēri, ja jūs pareizinātu, cik ir gada patēriņš, tas būtu patēriņš daudzreiz lielāks, bet formula samaziņa jums ir tikai jāsasniedz vismaz 15, un tad jau skaitīsies, kad jūs gada griezumā, ja 15% sasniegsiet, pēc tam jau jums piemērosies atlaidi. Tikai tam, kas tiek pārsniegts. Jā. Un kas notiekās pēc 5 gadiem? Ja jūs esat atguvusi pieslēgumu maksu līdz 5 gadiem, viss ir kārtībā. Ja jūs neesat atguvusi, tad ar 5. gadu tas viss oficiāli arī beidzās. Neatguvāt, tad līdz ar to esat bišķi pa lielu slodzi izvēlējies. Tātad ar jaudām tev nav nekāda sakara, tas ir tikai tik, cik pašā sākumā jūs norādat pieteikumā kaut kādu jaudu? Nē, jūs jau izvēlaties, jūs jau uzrakstat pieteikumu, jūs vēlaties, piemēram, pieslēgumu tur 0,4 kV, tur 100 ampērus. Jūs tagad tērējat šajā piemērā, jūs pieņemsim ar saviem 100 ampēriem tērējat, 8 mēnešus sasniedzat tos 15%, kas ir gadā noteikti. Jums arī līgumā parādās ailīt, cik efektīvais patēriņš. Jūs sasniedzat pēc tam attiecīgi ar jau 9, 10, 11, 12 mēnesi, jums piemēro koeficientu. Ja būtu gadījums, ka šitā sarkanā strīpa, kas ir elektroenerģijas gada patēriņš, tas 15%, kas jums jāsasniedz, būtu šeit, tātad jūs visu 5 gadus viennozīmīgi neko arī nesasniegtu. Ir iespējams tā, kā bija rādīts, 6 mēnešos atgūst vai pat gadā. Tas viss atkarīgs, cik precīzi ir izvēlēts slodzi un kā tērē. Burvīgi. Tad sakiet vēl vienu jautājumu. Ja mēs tagad atsakamies no liekās slodzes, kā visu postulē vajadzētu atteikties, un pēc, 5 gadiem šī slodze būtu nepieciešama atpakaļ. Un vai pastāv tāda iespēja, ka nav tehnisku iespēju ierīkot šo slodzi, jo jūs esat atdošani citiem patērētājiem? Pilnīgi iespējams, jo... Tātad tas ir risks, kuru pašam patērētājiem jāuzņemās, ka viņš pēc 5 gadiem šo jaudu vairs nedabūtu. Bez kādiem papildus ieguldījumiem, jā. Jo pastāv iespēja, ka būs vēl jāizbūvē kaut kādu papildus vai līniju, vai, ja paveicās, ja tur nekādas slodzes pieauguma nav bijuši, tad jūs vienkārši samaksājat attiecināmās izmaksas un dabūjat to pašu slodzi.